ir aicināts piedalīties viens interesants jaunietis un sirdī jauns cilvēks. Komandā 4 dalībniekiem sev var izaicināt 4 takās un tikt pie lieliskām balvām. Šodien 18. maijā mūs lutina laiks un jaunieši ir aktīvi kustās un kustība Jūrmalā jauniešu ir atdzīvināta un turpināsies vēl ilgi. Šī diena ir ļoti lieliski. Es domāju, ka jebkurš no mums šodien piespaudīja, jo kas var būt labāks par aktīvu atpūtas svaigā gaisā kopā ar jauniešiem, jo Jūrmalas jauniešos un visiem jauniešos ir spēks. Pasākums noritēs diezgan veiksmīgi. Ir ap 30 komandām. Komandas, kas ir pieteikušās un kas ņem līdzdalību. Un es domāju, ja pasākums notiktu daudz ilgāk, tad arī mums būtu vēl lielāka auditorija. Bet šobrīd ir jātaisa maziņš rezumē. Un varam secināt to, ka ir izdevies arī 2. gads pēc kārtas. Un es domāju arī, ka 3. gada, 4., 5. un 9. gadu mēs rīkosim tepat Hornu dārzā jauniešiem. Tāpēc visu jauniešu vārdā mēs gribam teikt lielu paldies mūsu jaunatnes speciālistē Līvai. Un dāvināt viņai mazu vasaras sveicienu. Un vēl vienu tikpat lielu sveicienu un paldies mēs gribam teikt bērnu jauniešu izpētes centra vadītājai Evijai Majorei. Paldies visiem dalībniekiem, paldies visiem organizatoriem, un es ceru, ka nākamgad tieši šajā pašā saulainajā dienā mēs tiksimies atkal daudz kuplākā skaitā. Un, jā, tikpat forši. Paldies jums!